Enguras novads ir īsta miera osta Rīgas jūras līča krastā. To veido 3 pagasti – Enguras, Smārdas un Lapmeža ciemu. Šo vietu raksturo vienu no garākajām jūras robežām Latvijā. Ievērojama daļa teritorijas aizņem meži, lauksaimniecības zemes, ezeri un tīreļi. Lielākās apdzīvotās vietas ir Engure, Smārde, Lapmeža ciems, Raga ciems un Milskalne. Gar jūras piekrasti virknēja senie zvejnieku ciemi – Bigauņu ciems. Tā centru iezīmē dišpriede, kas šeit aug jau kopš seniem laikiem. Pateicoties gleznainajai ainavai šeit uzņemts filmas Zvejnieku dēls un Nāves ēnā. Lapmeža ciems. To raksturo balts liedaks un ķeburainām priedēm noaugušas krasta kāpes. Lapmeža ciema centrā lepnas lejas skola, stadions un moderns sporta kompleks, bet tautas namā darbojas pagasta pārvalde. Dažus kilometrus tālāk, Kaņierezeru krastā, atrodas Antiņu ciems. Šeit galvenā ļaužu nodarbe vienmēr ir bijusi lauksaimniecība. Smilšaina plūdmala, senas zvejnieku mājas un moderni savrūpnami. Raga ciemā ikvienu sagaida ir izslavētais zivju tirdziņš. Uz zemes raga atrodas bāka, kas jau gadu desmitiem rāda ceļu kuģotājiem. Gausā jūdze ir pie jūras meža strēle, caur kuru aizvīst ceļš uz Klapkalnu ciemu. Runā, ka senos laikos šeit ceļiniekiem uzglūnējuši laupītāju, taču mūsdienās Gausās jūdzes labiekārtotās atpūtas vietas iecienījuši turisti. Senos laikos pie Lāčupītes ietekas jūrā atradies tikai robežsardzes postenis, taču mūsdienās šeit izaudzis Klapkalnu ciems. Tā apbūve veido gan zvejnieku sētas, gan moderni atpūtnieku mājokļi. Aiz Klapkalnu ciema ceļam ievijoties mežā skatam paveras Valguma ezers, kura krastā viesus gaida atpūtas bāze Valguma pasaule. Novada administratīvais centrs Smārde vēstures avotos pirmoreiz pieminēta jau tālajā 13. gadsimtā. Caur ciematu ved dzelzceļa līnija Rīga-Tukums, un Smārdei ir arī sava stacija. Netālu atrodas atpūtas parks Vējudārs un Kārļa zāles veidotais piemineklis Latvijas brīvības cīņu piemiņai. Frontes līnija šķērsoja uz pagasta teritoriju gan Pirmā, gan Otrā pasaules kara laikā. Šodien Smārdē darbojas bērnu dārzs, kultūra centrs, stadions un skola, kā arī vairākas ražotnes, kuru produkcija iecienīta visā Latvijā. Bijušais armijas lidlauks pārtaps modernā lidostā ar renovētu skrejceļu un iespaidīgu pasažieru termināli. Milskalnes vizītkarte ir Šlokenbekas muiža. Tajā atrodas tautas nams, ceļu muzejs un viesnīca. Milskalnē darbojas arī sākuma skola, bet apbūve veido gan privātmājas, gan daudzdzīvokļu nami. Blakus esošais Milzu kalns redzams iztālēm, un tas jau izsenis kalpojas par galveno orientieri piekrastes zvejniekiem. Cērkstē gaumīgi atjaunots muižas komplekss, un no Cērkstes kalna paveras plaša panorāma uz visām debes pusēm. Apšu ciema centru šobrīd iezīmē tā galvenais krustojums ar veikalu, kafejnīcu un autobusu pieturu. Apšu ciema vīri allaž bijuši izslavēti kā prasmīgi zvejnieki, kas no jūras vienmēr atgriezušies ar labu lomu. 18. gadsimta vidū krastmalā uzceltais labības spīķeris laika gaitā pārtapis par siļķu salītavu un konservu fabriku. Līdz pagājušā gadsimta sākumā pārbūvēts par skolu. Plieņciems jau 3. gadsimtu pazīstams kā iecienīta peldvieta. To apmeklējuši hercogi, princeses un pat ķeizarienes. Plieņciem vidū atrodas plaša baltā kāpa. Pēdējos gados uzceltās ēkas harmoniski iekļaujas zvejnieku ciema tradicionālajā ainavā. Šeit zeļ arī skujkoku kolekcionāra Āra Audera unikālais dārzs. Ķestera ciems 20. gadsimta sākumā bija ievērojams kuģu būves centrs. No šejienes cēlušies vairāki ievērojami latviešu tālbraucēju kapteiņi. Kopš pagājušā gadsimta vidus ciems bijis populārs bērnu kūrorts, bet pašlaik te darbojas jauniešu atpūtas komplekss Albatross. Abraga ciema pirmās zvejnieku mājas celtas starp 2 zemesragiem, no kuriem laika gaitā viens noskalots zelmē. Tomēr abu ragu ciema nosaukumu šī vieta nes vēl šobaldien. Tagad te viesus gaida kempings un zilā karoga plūdmale. Bērciemam raksturīga sekla un akmeņaina piekraste. Arī tagad zvejnieku laivas redz novietots uz sēkļiem patālu no krasta. Bērciemā joprojām darbojas senākais zivju pārstrādes uzņēmums Latvijā. Blakus esošais Enguras ezers īsta paradīze dabas mīļotājiem.
Te sastopami retu sugu augi, līgzdo putni, ezera pļavās ganās savvaļas govis un zirgi. Un nu klāt Engure, lielākā apdzīvotā vieta novadā. Arī šeit joprojām dzīves, zvejniecības un zivju pārstrādes tradīcijas. Ciemu divās daļās sadala autoceļš. Vienā pusē akmeņainā piekraste ar senajām zvejnieku mājām un osta, otrā dzīvojamo namu kvartāli. Engures centrā atrodas pagasta pārvalde, vidusskola, stadions, bērndārs un jaunuzceltā mūzikas un mākslas skola. Dzīves vide Engures novadā vienmēr ietekmējusi jūra. Tās krastā atrodas lielākās apdzīvotās vietas un vilinošas balto smilšu plūdmalas, bet iekšzemē zaļo meži un plešas auglīgi tīrumi. Tomēr dabas bagātības nav vienīgais, ar ko lepojas novadnieki. Šeit risinās aktīva saimnieciskā darbība un kultūras dzīve, kuru sevišķu dara seno tradīciju klātbūtne. Tradīcijām bagāts, atvērts jauninājumiem un nepārtraukti mainīgs, gluži kā jūra. Lūk, tāds ir mūsdienu Engures novads.